Informatīvais videoklips, ar kur iecerēts veicināt iedzīvotāju labvēlību pret eiro, vēstīja, ka eirozona pievienojas Latvijai un ka tautumeiti, kas rotāja pirmskara pieslatnieku un tagad rotās eiro, atgriežas Eiropā. Finanšu ministrs Andris Vilks vērtēja klipu kā izdevušos un cer, ka tas sasniegs mērķi. Man liekas, ļoti izcils vēstījums, kurš uzrunās, es domāju, noskaņos pozitīvi arī cilvēkus, kuriem varbūt liekas kaut kas tāds neskaidrs, šaubīgs. Un es arī ceru, ka pārējie videoklipi un informācija būs tikpat vienkārši izprotama un uzrunās jebkuru no mums. Klipam Tautumeita atgriežas Eiropā sekos arī vairāk citi videoklipi. Pirmais no tiem skaidro algu un pensiju pārrēķināšanu. Turpmāk paredzēts veidot klipus, kur skaidros, kas norisināsies laikā, kad varēs norēķināties ar abām valūtām un kad, kur un kā varēs naudu apmainīt. Šie visi ir tie jautājumi, un mūsu tā komunikācija ir būvēta tieši balstoties uz to, ko mēs redzam, ko mēs dzirdam, ko mums iedzīvotāji saka, kas ir tās svarīgākās lietas, par kurām viņi gribētu zināt. Nu, un, protams, būs arī informatīvais sūtījums visām mājsaimniecībām. Eiro ieviešanas kampaņas klipa Tautumeita atgriežas Eiropā veidojas režisors Jānis Norts, mūziku sarakstījis Raimonds Tiguls, tajā piedalīsies arī Latvijas jaunās eiro monētas plastiskā dizaina autora tēlniece Ligita Franskeviče. Kampaņas kopējais budžets ir 1 eiro uz iedzīvotāju, un to īsteno Ērika Stenzinieka vadītā aģentūra Mūzu un komunikācijas aģentūra.